cīņas gaitā. Atgādināsim, kā tad klājās visām vienībām iepriekšējā kārtā. Nu, lūk, arī viena no tām ir saistīta tieši ar diskvalifikāciju. Nu, toties ir arī daži spēlētāji, kuri ir atgriezušies pieteikumā, bet tāds lēmums un tāds secinājums par turnīru tabulu arī pieņemt. Metas sastāvs šīs dienas mačam, salīdzinot ar iepriekšējo dueli. Tiesnesis dod signālu un šī cīņa ir sākusies. Nu, jau sīkāk par starta Nazim Mamadzadu. Spēlētāji, kuri pastiprināja vidējo līniju. Nu, šeit izglābjas, tomēr neizglābjas. Nu, šeit kaut ko saķīmiķoja Grobiņnieks savu vārtu tūmā. Un Meta gūst vārtus 1-0. Panāk viesi vadību šajā spēlē. Bumbu netvēr, tā atlec. Paveicās mainiekiem, ka nebija viens no Metas spēlētājiem blakus. Viltīga piespēle. Sorokins. Nu, šoreiz gan Sorokins ir jāpiemina šajā epizodē, šajā situācijā. Nolasīja šo piespēli, šo centrēju un saulaicīgi izgāja ārā no vārtiem. Labs tāds potenciāli bīstams uzbrukums veidojās mainiekiem. Uzslavas Alvim Sorokinam. Korejā, laiku skaisti nospēlē Korejā. Gols! 2-0. Kompensācijas laika, 3. minūtes izskaņā. Korejā panāk 2-0. Ļoti skaisti nospēlēja uzbrukumu kreisajā malā. Metas 7. numurs ar papēdīti elegantu apspēlē no vārtiem. Nu, tūlīt arī kompensācijas laiks varētu arī beigties. Tā arī ir. Noslēgušās pirmās 40-26. Tā kā, varētu teikt, ja tieši šādi mači beigtos, tad komandas aizvadījuši teju identisku sezonu līdz šim brīdim. Futbola daudz. Ja visa tā jums ir par maz, protams, variet pieslēgties arī olimpiskajām futbola turnīram, kas gan, protams, nav tik varbūt svarīgs un nopietns tādā pasaules futbola kontekstā. Varbūt šeit Grobiņniekiem izdosies kaut ko, un ir gols. Un ir gols, panākot 80. minūtē 1-2. Iespējams, ka Grobiņi var izglābties vēl. Kamēr es jums stāstu par to, ko jūs variet vēl vērot, gan Latvijas, gan pasaules kontekstā, tikmēr Grobiņa 10 minūtes līdz pamatlaika beigām panāk 1-2. Rihards neapmierināts par šo epizodu, noplāta roku. Arī vēl pusminūte jau ir aizritējusi. Skatās Maļcevs pulkstenī un atskan svilpe, kas vēstīs.